Latviskās dzīves izjūtas patriotisms ir jākopja ne tikai valsts svētku laikā, mīlot savu senču dzimteni, kopjot un cienot savu valodu, bet arī ikdienā un arī tad, ja liktenis tevi un tavus bērnus aiznesis uz svešām zemēm. Pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda atbalstam, arī šogad vasarā daudzu trimdā dzīvojuši latviešu bērni varēja viesojoties Latvijā ne tikai ciemoties pie omītes, bet pavadīt liederīgi un interesanti laiku diasporu bērnu nometnēs. Sabiedrības integrācijas fonds ir ļoti priecīgs, ka viņam 4 gadu garumā ir izdevies atbalstīt ārpus skolas pasākumu programmu, kurā piedalās bērni no diasporas valstīm un no Latvijas. Šo 4 gadu laikā ir ieviestas daudzas izmaiņas gan mūsu dokumentācijā saistībā ar šiem projektiem, gan arī projektu īstenošanas procesa ir atšķirīgs, kā bija tas 4 gadus atpakaļ un kā tas ir tagad. 2015. gada īstenoto nometņu dalībnieki bija no dažādām tuvākām un tālākām valstīm – Grieķijas, Kanādas, Zviedrijas, Norvēģijas, Krievijas, Vācijas, Īrijas, Lielbritānijas un daudzām citām. Mēs katru vasaru braucam pie vecmāmas ciemos, te Latvijā. Man vecmāmiņa šeit dzīvo, un mēs parasti katru gadu atbraucam šeit. Nometnēs bērni piedzīvoja īstenu latvisku sajūtu. Bērniem Latvija ir zaļa un krāsaina un ar tās skaisto dabu un košiem ziediem, dziesmām un dejām. Foršāk ir Latvijā, tāpēc tu vari būt pie vecmāmiņas un foršās vietās. Man patīk nometnē, ka mēs ejam kaut kur es neesmu bijusi, un tad man liekas tas ļoti forši. Jā. Man ļoti patīk, ka tautas skolotājs ļoti laipnis un tautas draudzenes un jau ir. Šie kontakti, ko viņi izveido savstarpēji, tie mudina viņus sākt lietot arī latviešu valodu. Un citi gan cenšas runāt, kā nu kuram iet, bet pamatā pārējie visi runā šeit latviešu valodā. Kopējais 2015. gada programmas ietvaros pieejamais finansējums bija 133 038 eiro no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Šīs nometnes vismaz šogad notiek gan Kurzemē, gan Latgalē, gan Vidzemē, un to skaits šogad ir 10. Nometnē pavadītās dienas paskrēja vējas pārniem, tomēr ieguvumi, jauni draugi un piedzīvojumi vēl ilgi paliks bērnu atmiņās. Ļoti forši, daudz aktivitātes un daudz jaunu draugu. Es taču Zviedrijā runāju tikai tādu zviedriski, tā kā es iegūstu mācīties vairāk latviešu valodu un dabūt jaunus draugus arī. Es iemācījos tad, kad draudzību var atrast visur. Arī, ja jūs esat no citām valstīm, tad var sadraudzēties ar cilvēku.